blakus kolektīva vadītājs no Jauncākiem, gan jau jūs viņu atpazīstat. Un tad viņš man pameta, cik ir Tukuma pašvaldības budžets, kāds zina? Jā. Reku ir rakstīts 85 miljoni. Un tagad es jums izstāstīšu, cik tas kā viņš tur bija, klimata enerģetikas ministrijas burkāns ieskries mūsu maciņā, jo šis te skaistais 25 propeller parks tika attīstīts. Nu, man radās tāda viena ģeniāla doma. Es paveicu Zemītes pamatskolu, pēc tam Ograsmeža tehniku, un tad Latvijas Lauksaimniecības universitātē mežu. Matemātika gāja tā, kā gāja, bet kaut ko es tur uz kalkulātoru māku. Plus mīnus dalīts reizināt. Sanāk, kad Ignītis mums ieskaita pašvaldībai, un man pirmais jautājums pašvaldībai bija, vai tiešām katrs megavatu nopelnītais eiro nonāks tieši tam pagastam, kur tas sūds ir uzbūvēts? Nē. Jūs paši atbildēt. Nē, tāds jautājums bija Bīvarškungs. Pusi nauda ir jādod iedzīvotājiem. Labi, bet pašvaldībai, ko ieskait, viņi atnāks uz Zemīti. Tas ir jautājums vai nav jautājums? Klausamies tālāk. Un tad es tā uzmetu to rēķinu bišķi. Sanāk 175 megavati, reiz 1250, to, ko saņems pašvaldība un kopienas. Sanāk 218 eiro. Un to es tad uzlikšu te, kur ienākumi Tukuma novadam 25. gadā. Tie ir 0,26%. Un tad man radās ļoti laba doma par Cieliņas fondu. Labi, mums aizmugurē jums mikrofonu. Man šokar ļoti grib saprast Cieliņu, bet nedrīkst vēl ārstēts, ko man darīt. Tas ir tikpat, lai iedzēs jautājums. Par Cieliņas fondu. Un Cieliņas fonds ir zināts. Tukumā ir 45,000 iedzīvotāji. Un ja mēs to Cieliņas fondu taisam, tad ir tā, 218,000 jāizdala 45,000 un sanāk 4,86. Tur pat nesanāk Cieliņu. Pat nevar nopirkt Cieliņu. Un mums ir jāiedod domas priekšādātājiem. Mums Cieliņu gadā vēl katru. Un mums vairs to īsti nevajag ar tiem lielajiem burkāniem. Paldies! Paldies!